Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija arī šogad turpinās realizēt savu aizdevumu programmu, lai palīdzētu Latvijas pašvaldībām daudz sekmīgāk un ātrāk izķepurēties no Covid-19 krīzes. Tajā laikā vienlaicīgi arī palīdzot stiprināt reģionālo ekonomiku un palīdzot radīt jaunas darba vietas. Jau pagājušajā gadā teju 100 miljonu eiro tika izdalīts pašvaldībām aizdevumu veidā, lai uzsāktu realizēt nozīmīgus projektus ceļu infrastruktūras sakārtošanā, ēku energoefektivitātes palielināšanā, kā arī digitālu pakalpojumu pilnveidē un bērnudārzu rindu mazināšanā. Un kopā teju vairāk kā 300 ļoti svarīgi projekti tika uzsākti, kas būs nozīmīgs ieguvums iedzīvotājiem. Arī šajā gadā ministrija turpinās darbu pie šīs programmas, un jau šogad pašvaldībām būs pieejami teju 150 miljonu eiro aizdevumu veidā, ko realizēt gan ceļu un tiltu sakārtošanai, dažādu ēku energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī pakalpojumu pielāgošanai tam, lai daudz veiksmīgāk sekmētu administratīvi teritoriālās reformas ieviešanu. Un šie ir tikai daži piemēri, kuros pašvaldības varēs investēt, lai uzlabotu savus sniegtos pakalpojumus, lai tiktu attīstīta reģionāla ekonomika un ļautu saviem iedzīvotājiem atrast darba vietas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija rada iespējas, un mēs turpināsim to darīt.